pienesumu mēs varētu redzēt aptuveni pēc kaut kādiem gadiem 10, es tā rēķinu. Čempionāta peļņa 350,000 un orientējušies budžets pavisam drusciņi nopaļojot 8 miljonu eiro. Cik pamatos bija spekulācijas, jo tie jau konkrēti runāja, ka persona A, B, C, D saņemot konkrētus pusfinālu, finālu bija Somijā, vai mums nebija kāda argumenta panākt, ka ja mēs iegūsim tiesības kopā ar Somiem rīkot 30. gadā, lai šīs izšķirošās spēles Rīgā. Mēs arī kā organizatori šādu risku visticamākais nebūtu gatavi uzņemties. Kalvīts Aigars ir tāda spēcīga figūra, kas var tos caurumus tādās aizpildīt. Tāpat arī Kiro Likmans savulaik, kad bija. Un tas, man liekas, ir zināms pluss, es domāju, arī pret basketbola savienības. Esiet sveicināti, dāmas un kungi! Raidījums Bezmaksas sports atkal ir jūsu rīcībā. Ja aizdītā gada nogalē mēs runājam par kādu lielu sporta pasākumu, kas norisinājās Rīgā, tad janvārī un jaunā gada ievadā vaicāšu savam kolēģim Rolandam, kas tad mūs sagaida tuvākajos gados? Latvija pat kā pieteikusies pasaules čempionāta hokeja rīkošanai 2030. gadā, cenšoties to darīt kopā ar Somiju. Ja tas piepildīsies, tā būs jau 3. reize 9 gadu laikā. Secinājums, acīm redzot, rīkot hokeja čempionātu ir izdevīgi. Kam tas ir izdevīgi un kādēļ, to skaidrosim šodien kopā. Latvijas un Somijas hokeja federācijas salīdzinoši īsā laika posmā gatavas organizēt vēl vienu 2030. gada pasaules čempionātu. Kāds ir sausais atlikums šādu lielu pasākumu organizēšanai, ar kādiem izaicinājumiem jārēķinās, vai turnīra norises sekmē sporta veidu uzplaukumu, ko no tā iegūst hokejs, jauno hokejistu vecāki un sporta veidu sabiedrība kopumā. Kādas paralēlas velkamas ar aizvadītajā gadā Rīgā notikušo Eirobasket turnīru. Janvāris un beidzot arī ziema aizāja loga Latvijas apstākļos, un tāda pietiekami ziemīga tēma šajā reizē Bezmaksas sports epizodē šeit pie mūsu pelēkā galda. Rolands Eliņš, ar viņu jau iepazināmies, Roberts Pļāvējs, Latvijas Hokeja federācijas ģenerālsekretārs, arī dzen kopā ar mums. Robert, esi sveicināts? Labdien! Un tāpat arī Māris Zembergs, ilgadējs sporta žurnālists tēmā. Savus viedokļus paudīs arī Aivars Zeltiņš, Zemgales kluba prezidents, un Ēriks Miļons, hokeja kluba Prizma galvenais treneris un arī tāds pietiekami jau ilglaicīgs cilvēks Latvijas un hokeja saimniecībā kopumā. Trešais Latvijas rīkotais pasaules čempionāts 9 gadu laikā ir tā šīs dienas mūsu lielā tēma, un salīdzinoši īsā laikā mēs te tā kopīgi atskatoties pagājuši potenciāli 9 gadi, 3 čempionāti. Kirovs Lipmans tik ļoti aktīvs čempionāta rīkošanā nebija, tāpēc arī šai reizē varbūt šī tēma izvēlēta. Robert, kā tas nākas? Kas ir mainījies salīdzinājumā ar iepriekšējiem laikiem? Tas laika nogrieznis ir pietiekami tāds ar vienu čempionātu, vai ne? Pieticīgs salīdzinoši šobrīd 9 gadu laikā potenciāli jau 3. čempionāts. Atgādināsim, ka jūs tad Hokeja federācija kopā ar Somijas Hokeja federāciju pieteikusies 2030. gada čempionāta rīkošanā. Jāsaka, ja nekas jau daudz nav mainījies, grūti novērtēt vai vērtēt situāciju, kāda ir bijusi, ja mēs viņu saucam par Giro laikiem. Kas ir pamainījies šajā laika periodā? Noteikti mūsu klātesamība starptautiskos procesos, starptautiskajā federācijā, dažādās komitejās mēs aktīvi iesaistamies, un es domāju, ka gan 21. gan 23. gada pasaules čempionāti, kurus mēs esam organizējuši, gan mūsu gūtā pieredze, gan tās emocijas un tā kvalitāte, ko mēs nodrošinājām turnīrā, ir arī tie pamata balsti, kam dēļ mūs izskata kā potenciāls čempionāta rīkotājs. Tas ir saistīts ar jūsu klātsamību IHF kabinetos un hokeja čempionāta rīkošanu. Tas uzlabo to situāciju abos virzienos. Kā tas ir? Es domāju, pavisam noteikti uzlabo. Mēs jau zinām, kāda ir procedūra čempionātu pieteikšanai, čempionātu balsojumiem. Tur balso kā padomu, tā arī biedri, un es domāju, ka mūsu viestura esamība tur ir tāds drošības balsts tajā, ka mēs zinām, ka jāsaka vēl viens zīmīgs fakts, ka kontekstā čempionātu nākamajā, jāsaka, šajā gadā ir IHF vēlēšanas.
Attiecīgi, mēs nezinām, kas būs jaunais prezidents, kas būs nākamie padomas locekļi un cik varbūt sakritīs mūsu domas un cik liels būs atbalsts no padomas puses. Tā kā šis bija ļoti izdevīgs un ērts brīdis, kurā mēs varējām čempionātu pieteikt. Kāda ir tās vēsmas? Varētu mainīties kaut kas vadības līmenī? To ir ļoti grūti teikt. Mēs jau zinām, kā ir vēlēšana gadā, līdzīgi kā politikā, neko daudz neatšķirās. Nu, šobrīd jāsaka, ļoti daudziem vēlēšanu aģitācijas laiks jau ir sācies, un to, kas notiek kulāros, nevienmēr visu zina. Tā kā grūti teikt. Noteikti kaut kādas izmaiņas būs, kā cilvēki var parutēs. Jautājums arī, protams, kas būs nākamais prezidents, vai Luks savu kandidatūru pieteiks vai nē. Kādi citi kandidāti šobrīd jāsaka, ka nepārāk aktīvi par to cilvēki runā. Mm-hmm. Māri, tu Latvijas sportu apstāvi un pieskati un apskati vairāk kā 30 gadus, nu jau Latvijas hokejā viss ir kārtībā? Mēs esam regulāri pasaules čempionāta rīkotāji, mēs tā varam secināt? Nē, nu, ja mēs runājam atklāti, tad man šķiet tas, ka 3 pasaules čempionāti tagad varētu sanākt, ja rīkošanas tiesības iegūstas būtu 9 gadu laikā, bet mums jau jāņem vērā, kā mēs ieguvām 23. gadu, jo tas bija tad, kad Krievija atņēma čempionātu un būtībā Latvija ar Somiju to robu aizpildīja. Tā kā, ja mēs to paņemam nost, būtībā tas cikls starpība būtu 9 gadi. Un tā paiet cauri, paskatoties, kādā veidā, ik pēc cik gadiem tās valstis, kas pārsvarā, kurām piešķir čempionātu rīkot, es tā paskaitīju no 7 līdz 10 gadiem, apmēram tas intervāls ir. Tur, piemēram, ja bija Manheima Vācija 10. gadā, tur bija Ķelne 17. gads, tur 7 gadi sanāca, bet tur Prāga, tās valsts jau, piemēram, kas mums ir top 7, 8, būtībā visu laiku jau rotē, vien pēc otru nāk Amerika. Kanāda bija eksperiments Halifaxa 2008. gads, kas laikam nebija īsti veiksmīgs, sapratu, ka tur nav interesi par pasaules čempionātu. Un tad patīkamais ir tas, ka laikam mēs esam tikuši iekšā tajā valstu skaitā, kuriem cikliski pēc 100 gadiem čempionāts tagad tiek piešķirts. Es domāju, tā, ka Latvijai vēl kaut kad būs 3 čempionāti 9 gadu laikā, tad atkal jābūt kādiem force majeure apstākļiem. Mm-hmm. Šis te Ziemeļamerikas stāsts, kādēļ tur tik reti un kāpēc tā Eiropa pamatā? Kas tur ir tas galvenais? Ja šeit mēs arī tieši ar interesi skatījāmies, tieši pēc, bija šis 2008. gads Kanādā un likās Kanāda hokeja dzimta, un visiem tas interesē, tiešām, ja mēs pareizi atceros, bija šķiet 60 gadu laikā tas bija vienīgais čempionāts Ziemeļamerikā, un iepriekš arī ASV bija tikai pāris reizes. Nav tā interesi vienkārši? Nē, tur ir NHL, un tas ir primārais un pasaules čempionāts viņiem jau ilgus gadus ir tāds pakārtos pasākums, teiksim tā. Kaut vai mēs tagad paņemam U20 čempionātu, kas notika Minneapolisā, tad mēs redzējām, izšķirošās spēles notiek Minnesotas arēnā, kur Minnesotas Wild spēlē. Halifaksā es atceros to arēnu, tā ir, kur spēlēja viņa studentu komanda. To pat nevar salīdzināt ar to arēnu, kas tagad, kur bija U20 čempionāts. Un tā ir vienkārši atbilde. Viņiem nav interesi par to čempionātu. Tas jājautā varbūt vairāk pat ir viņiem. Tā ir, varētu runāt par termiņiem. Tur arī esam daudz sprieduši, ko mainīt. Jo, piemēram, basketbols ar to, ka rīko augustā šos pasaules kausus, tad ir iespēja sapulcināt vislabākos NBA, bet hokejā, tur laikam nav iespēja, jo ir jau visiem vasaras brīvlaiks, un tad sākās gatavošanās jaunai sezonai. Varbūt tās es pieļauju, jo pamazām jau ar vienu tiek vilkts uz priekšu tas termiņš, jo sākumā es atceros, jau regulāri mēs pasaules čempionātiem braucām, tas bija aprīlis apmēram 24., 25. Ap tiem datumiem sākās. Šogad jau īpaši vēl būs, es nemaldos, kurš 16. 15. datumā, jā. 15. sākās, jā. Tā kā pamazām tas tiek bīdīts uz priekšu, un ja varbūt tās pasaules čempionāts pēc kādiem gadiem jau būs jūnijā tikai, tad ir lielāka varbūtība, ka vēl vairāk NHL spēlētāji tiek, jo sezona tur beigusies ir, un varbūt tad arī tā interesi varētu arī pieaugt Ziemeļamerikā. Bet es domāju tikai tad, ja spēlēs tur tiešām labākie nacionālās hokeja līgas spēlētāji. Robert, interesi ir dzirdams vispār, ka... Nē, patiesībā jāsaka, Kanāda, Amerika, un tad starptautiski, laikam jāsaka, neoficiāli vienošanās ir viņi, ja var tā teikt, pieskata, precīzāk organizēja 18 no 20 čempionātus. Tas viņiem ir interesi, bet pasaules čempionāts Ziemeļamerikā, es domāju, ka mēs vairāk nepiedzīvosim. Pat tā?
Es tā domāju, varbūt, ja pēkšņi kādas krasas izmaiņas notiek, bet globāli ne, Māris arī pareizi iezīmē, arī interese par pasaules čempionātu Amerikā, Kanādā salīdzinoši zema. Labi. Pieskaramies varbūt nedaudz tai galvenajai tēmai, par ko šodien runājam, tie finansiālie aspekti, valsts ieguvumi, ko iegūst hokejs kā sporta veids, hokeja sabiedrība kopumā un visa plašā sabiedrība. Un atskatāmies varbūt uz to 2023. gadu. Valsts atbalsts, noprecizējam peļņa. Iezīmē varbūt šos cipars. 23. gada čempionāta organizēšanai mēs saņēmām pašvaldības dotāciju 570 000 apmērā un 500 000 valsts dotāciju atsevišķu izdevumu sekšanai. Tie ir droši vien divi galvenie lielumi, kā mūs atbalstīja valsts, un savukārt, ko mēs varam iezīmēt vēl, čempionāta peļņa 350 000. Un orientējušies budžets pavisam drusciņi nopaļojot 8 miljonu eiro. No kā lielāko daļu, protams, sastāda biļešu ienākumi, partneru naudas, sponsoringa naudas un citi saimnieciskie izdevumi. Tie arī ir galvenie lielumi. Te pavisam nesenais basketbola čempionāts prasīja krietni vairāk līdzekļu. No valsts budžeta mēs tā skatāmies. Hokejs kaut kur savā ziņā ir, apvainojies, varbūt tā ne. Mēs noteikti neesam apvainojušies, un es uzskatu, ka valstī ir jāatbalsta liela sporta pasākuma, valstī ir jāpalīdz sporta organizācijām gan administratīvi, gan finansiāli, lai šādus pasākumus ja tā var teikt, atvilkt uz Latviju, daudz valsts to dara, un es domāju, arī šobrīd tie, kas sportu pārauga, saprot, un es domāju, ka tas fokus un nākotnē mēs vairāk akcentu liksim tieši, lai šāds pasākums organizētu. Basketbols ar saviem pētījumiem un rādītājiem, tāpat kā basketbols tāpat kā hokejs ir pierādījis, ka šādi pasākumi ir svarīgi nevis tikai pašam sportam, bet viņi silda ekonomiku. Un es domāju, ka mums ir jācienās, lai šādi pasākumi būtu un sildītu ekonomiku ne tikai reiz 4 vai 9 gados, bet katru gadu. Šeit milzīga atšķirība arī ar basketbolu. Tas nevis tādēļ, ka sporta veids kā tāds ir dārgāks, ledus, protams, ir grūtāk noformējams un izklājams, bet šīs organizatoru licences, FIBA licence, ir ne pat 5 reizes dārgāk nekā IHF licence. Tā bija jau mūsu iepriekšējā raidījuma tēma, kādēļ FIBA ir tik prasīga par šī naudiņām. Un tad jautājums, kādēļ Starptautiskā hokeja federācija nav, jo tas, ko mēs vairākus gadus dzirdām, ir tas, ka hokeja federācijai šis ir tas galvenais ienākuma avots arī starptautiskai. Tas ir tas, kā viņi dzīvo un noformē to visu gadu. Jāsaka, ka Starptautiskajai federācijai pasaules čempionāts ir galvenais produkts, no kā nāk finansējums, bet viņš nenāk tiešā veidā no organizatoriem, bet no pārdotajām komerctiesībām, no viņa komercpartneri Infront, kam viņi pārdevuši gan televīzijas, gan viss cits komerctiesības. Šis ir galvenais ienākuma avots. Tad, protams, ir reizi 4 gadē ir arī olimpiādi, kas arī budžetu papildina. Un, licenču maksas ir krietni zemākas nekā basketbolā. Viņas tāds vēsturiski bijušas, bet, protams, kad inflācija arī rada savu iespēju un atsevišķu izdevumu, tā skaitā arī licenču maksas pa šiem gadiem nedaudz kāpušas. Un šeit mēs noteikti varētu atgriezties. Tu pieminēji no turnīra rīkošanas 23. gada peļņa 350 000. Tas arī, tieši salīdzinām ar valsts to ieguldījumu, tas ir nopietni. Šeit man tikai būtu jautājums, turbūt arī paskaidrot, kā viņš nonāk, jo, teiksim, LHF gada pārskatā tāda summa neparādas īsti. Un hokeja akadēmijas, kas ir īstā rīkotāji, hokeja akadēmija, tātad LHF meitas uzņēmums, tur šī peļņa ir noformēta kā 278 000 par 23. gadu. Tur noteikti, kad tā informācija nav pilnīga, tu varbūt nedaudz paskaidrot, kur tieši šis savalkas kopā, vai tas ir kopā no hokeja federācijas un hokeja akadēmijas vai pa vidu kā? Kā es minēju, kopēja čempionāta peļņa pēc ir bijusi aptuveni 350 000. Jāsaka, grāmatvedīskajos gados ir atsevišķi iespējams izdevumi vai ieņēmumi vai PVN atmaksas, kuras notiek ne kalendāra gada ietvaros.
Māri, tev jautājums pēc šādiem lieliem pasākumiem. Roberts jau teica, tas ir būtiski varbūt ne tikai sporta veida sabiedrībā, ne tikai sporta veidam, bet arī kopumā tam, ka tiek sildīta ekonomika, bet tomēr pie sporta veida pēc šiem lieliem pasākumiem. Tu novēro, ka uzlabojas kaut kas arī Latvijas hokeja saimniecībā. Pilnveidojas, nezinu, jaunatnes čempionāts, Optibet hokeja līga tiek kaut kā stiprināta, palīdzēts vai tas, jo tie jautājumi, ko, teiksim, tur parunājoties ar hokeja sabiedrību, tad, tos dzird, ka tas varētu notikt krietni varbūt vairāk un tam līdzīgi. Iezīmējās tie brīži, ka pēc tiem čempioniem, kad ir šī pēļņa un kad kaut kāda tā salīdzinoša, nevar teikt, ka lielā nauda, ja, ne? Tas droši vien, ka nav tāds milzīgs atspējas, bet tomēr, ja mēs rīkojam lielu pasākumu, tad gribās, lai kaut kas arī paliek tam sporta veidam. Nezinu, ja mēs tā salīdzinām, ka, piemēram, Latvijas, piemēram, dzimstībā mēs pēc 9 mēnešiem redzam, ka kaut kas notiek pēc tā procesa, jā, tad šeit, ja mēs tā pārtransformējam, tad es domāju, Latvijas hokeja attīstībai to pienesumu mēs varētu redzēt aptuveni pēc kaut kādiem gadiem 10, es tā rēķinu, jo, piemēram, lielākais, man liekas, ieguvums varētu būt tāds, ka redzot vecākiem šo notikumu, kā viss notiek, un ja vēl kā 23. gadā mūsējiem ir panākumi, tad es pieļauju, ka tie pulciņi un tās sporta klubi, ka tas pienesums, ka arvien vairāk tomēr iet un trenējās hokejā, un tad tie ir kaut kādi gadi 5, 6, jā, tad pieliekam tos 10 gadus klāt, ap 16, 17 varētu sākties, 18 izlasē jau pienesums, un apmēram tādā veidā. Tas, protams, tā, bet, jā, es saprotu, Optibet hokeja līga jaunatnes, tur noteikti Roberts vairāk varēs paskaidrot, kā tiek atbalstīts, vai tur ir kaut kāda ieplūst nauda jaunatnes čempionātam atvieglojumi, jā, bet es domāju, ja mēs tā runājam par tā, piemēram, par vecākiem, kas es pats esmu arī 2 dēli bijuši hokejisti, tad es šaubos, vai vecāki to izjūt, jo tāpat es domāju, tas maksājums, kas viņiem saglabājas. Vieglāk varbūt ir tiem klubiem, ja, kuriem, ja tur kaut kā atbalsta. Optibet hokeja līga, tas, protams, ir, kā lai saka, tas ir tomēr, mums viņi varētu saukt par pusprofesionālu līgu, un tomēr arī visā pasaulē ir tā, ka tomēr tur klubiem, komandām, kas ir, viņām ir sev jābalsta, jāuztur, un diez vai tas ir tas virziens. Es domāju, drīzāk, ja tā peļņa ir, Roberts noteikti vairāk varēs skaidrot, tam ir jāiegulda tiešām hokeja, lai būtu nodrošināts viss šīs nacionālās izlases, 20, 18, un katrā ziņā man šķiet, ka es katrā ziņā neatminos vismaz iepriekšējos gadus, ka mums bija veidot jau U16 izlases, tagad vai pat nav U15 vai 14, es precīzi nezinu, bet ļoti ātri jau tiek komplektēts un starptautiskos pārtraukumos daudz spēlē, tā kā, es nezinu, Robert, tas saistīts ar to varētu. Tu paņēmi varbūt to lielo bildi, es šeit vairāk tas jautājums bija tas tādā organizatoriskā ziņā, vai tu redz, ka jaunatnes čempionātā tur spēļu kalendāri ir regulāri, tur, nezinu, no vecākiem varbūt nedzird tik liels burkšķēšanas, kā tas varbūt tur iepriekšējos gadus ir bijis. Tāda organizatorisko ziņa skaidrs, ka dzimstība un šis viss stāsts, es tur varētu vilkt savulaik paralēlis ar to, ka Rīgas Dinamo atjaunojās, jā, tad arī šobrīd būtībā mums būtu jābūt tam uzrāvienam kaut kādam nosacītēm, vai ne? Es par to organizatorisko pusi vairāk. Ir labāk. Ja godīgi jāsaka, tad tik dziļi es vairs neesmu iekšā. Okay. Kā savulaik man bija tiešām, kad abi 2 dēli spēlēja, tad tajā čempionātā tur sekoja, un tos gadus, kad spēlēja spēlētājs, visu labi zināju. Vecāki vienmēr būs šeit, es domāju, apmierināti. Nekad nebūs, tur būs viņiem par kaut ko. Kaut kur jau pamatot noteikti arī, bet to vilkt kopā ar pasaules čempionātu šo peļņu. Nav vispārējais? Nē, tādām niansēm, es nezinu, vai tas tā būtu. Protams, kaut kāda nauda būtu jānovirz, tas būtu no tiem virzieniem, kā parasti saka, ka no tā lielā profesionālā sporta, to mēs ar kaut kur tā varētu teikt, kad ir jāgūst tam jaunam sportam, jābūt ir tai bāzē, bet kā viņi veidojās, kaut kādu atbalstu tas dod, bet es domāju, ka tāpat tas lielais smagums gulstās uz klubiem, uz vecākiem, uz visu. Un organizatoru ziņā, es domāju, tāpat tās spēles ir nodrošināts, tiesneši ir, vai tur kaut kādas būtiskas izmaiņas tā varētu būt, es tā nedomāju. Iedod, Robert, konkrēts varbūt konkrēti atbildi, kā šī nauda nonāk Hokeja federācijā? Kas tiek atbalstīts no šīs naudas?
Jāsaka, ka, protams, ka šī peļņa salīdzinājumā ar federācijas budžetu tie nav grandiozi un milzīgi cipari. Protams, ka mēs vēlamies, viņam kurs organizators organizēt šāds pasākums, vēlas nopelnīt, un šī peļņai būtu ilgtermiņā jāļauj federācijai vieglāk elpot, jo jāsaka, mēs jau daudz gadus dzīvojam tādā, negribas varbūt teikt, vulgāri izklausās, bet tādā knapināšanās režīmā, jo valsts finansējums jau daudzus gadus nav mainījies, pieaudzis, nerunāju tikai par mums, bet sporta budžetu kopumā. Izdevumi mēs paši zinām, kā ne tikai inflācijas radīti cenu pieaugumi, bet šo gadu laikā pie nemainīga finansējuma un augošām cenām mēs esam spējuši palikt pie tādiem pašiem izdevumiem, kādi bijuši arī 5 un 7 gadus atpakaļ. Un šī papildus nopelnītā nauda ļauj iespējams noņemt slogu drusciņu no valsts, jo mēs zinām, ka neviena organizācija no sezonas uz sezonu nepietiekot tam, nepietiekot valsts finansējumam, iet pēc papildus finansējumu prasījumiem, un mēs tur esam bijuši ļoti daudz sporta organizācijas, tur ir bijušas. Jāsaka, ja mēs vidēji gadā no valsts sporta budžeta Hokeja federācija iegūst līdz 500,000 eiro, tad, teiksim, vietējo čempionātu organizēšana mums izmaksā drusciņi virs 600,000. Attiecīgi, ja mēs skatāmies, mums ir vēl izlases 1,5 līdz 2 miljoni sezonā izdevumi jānosēc, ka mums jābūt ļoti kreatīviem un dinamiski jāstrādā pie tā, lai mēs iegūtu vēl vairāk naudu, kur saimnieciskās darbības rezultātā, kā piemēram pasaules čempionāti, organizējot spēles, tirgojot biļetes, pārdodot atribūtiku un tā tālāk. Tā kā šī peļņa, lai arī kāda viņa būtu, vienīgais ceļš, kur mēs viņu varam novirzīt, tas ir bērnu jauniešu hokejs, tās ir jaunatnes izlases. Tu kaut kāds konkrēts cipars var nosaukt, cik un kas tiek novirzīts no šīs naudas? Šo naudu, ne tikai šo naudu, pirmkārt mēs, kā organizatori, sadzam visus spēļu rīkošanas saistītos izdevumus, izņemot ledus nomu, attiecīgi tiesneši un spēļu organizāciju, to sadz federācija. Un federācija, mēs jau daudzus gadus dažādās vecuma grupās, visās vecuma grupās piešķiram ledus dotācijas. Tas ir veids, kā mēs varam, vistiešākais veids, kā mēs varam atbalstīt jaunatnes čempionātā visās vecuma grupās, atkarībā no tā, kāda ir grupa, kāds ir spēļu formāts. Mēs maksājam aptuveni līdz 180 eiro par spēli, par katru spēli, kur mēs organizējam. Un šāda papildus iegūta nauda ļauj mums pakāpeniski lēnām, bet no gadu uz gadu arī palielināt pašlaik dotācijas. Labi, kas ir vēl tās pozīcijas, ko jūs darat? Nezinu, varbūt ir atsevišķi štats, kas štata pozīcija federācijā, kas rūpējās par čempionātu norisi, par pieaugušo čempionātu, jaunatnes čempionātu, par izlasēm vēl kaut ko. Mums ir... Jāsaka, federācija nav ne liela, ne maz, ja mēs raugamies uz tādu... Cik jums ir štatā darbinieku? Mēs esam 12 cilvēki, bet 12 cilvēku skaitā mums ir pilns slodzes darba EKP menedžers, mums ir 2 izlašu menedžeri, ģenerāli menedžeri, biroja vadītāji, un jāsaka, ja mēs atskaitām nost arī finanšu vadītāji, tad mēs paliekam arvien mazāk, tā kā es gribētu teikt, ka mums ir sporta departaments, mums ir cilvēki, kas ir piesiet tieši visiem jautājumiem par spēlētājiem, par čempionātiem, pārējām un tā tālāk. Tā skaitā bērnu čempionāts un arī OHL. Bet cik tas ļoti pārklājas ar SIA Hokeja akadēmiju? Tur bija, pareizi atceros, reģistrēti 8 darbinieki. Mums bija ļoti daudz arī gan brīvprātīgi, gan uz uzņēmumu līguma pamatnodarbinātie. Jāsaka, no brīža, kad tiek piešķirta tiesības organizēt čempionātu, es teiktu, apmēram līdz -1 gads ir salīdzinoši maz. Mēs gan līdz 1. gan līdz 3. gadā, labi, tie bija citādi apstākļi, līdz 3. gadā mums bija tikai gads dots, bet jāsaka, laika periodā aptuveni līdz -1 gads līdz čempionātam mēs iztiekam
te bez papildus resursiem, un tad, kad tuvojas čempionāts jau straujāk, tad palielinās arī darbinieku skaits. Jāsaka, ka visi šie darbinieki, tie nebija federācijas darbinieki, mums bija tikai pāris darbinieki, kuriem lomas pārklājās kādā brīdī bija jāsēž uz 2 krēsliem, bet, teiksim, 21. gadā tie cilvēki, kurus ar Hokeja akadēmijā, viņi pārtrauc darba attiecības uz čempionātu laiku Hokeja federācijā. Un šeit mēs varam atcerēties arī to basketbolu piemēru, kad Kaspars Cimprs principā pildīja gan organizējušās komitejas šo te vadītāju pienākums, gan ģenerālsekretāra pienākums tavus. Es nezinu, tu pats var iztēloties, kā būtu tos abus darīt pilnā laikā. Šādas 2 lomas pilnā laikā droši vien ir diezgan neiespējami. Mūsu gadījumā tas būtu ļoti grūti, apgrūtinoši un tā ikdiena ir pārāk dinamiska un ļoti daudz nianses, kuras jājūt un kur jātur rokas pulss. Tādēļ arī šī loma mūsu gadījumā netika apvienot kā iepriekš, tā arī, es domāju, uz nākamo čempionātu 30. gadā. Mums ir orgkomitejā ir vadītājs čempionātam, kura loma, kurš nav ģenerālsekretārs un kurš var apvienot ar savu arī darbu federācijā. Nedaudz varbūt ironiski, bet Eiropas cilvēks Latvijā, tomēr Kaspars Ciprs paveic neiespējamo, kā Roberts saka, vai ne? Vēl par Hokeja akadēmiju pieskaroties, kāpēc ir vajadzīga šī papildus organizācija? Kāpēc to visu nevar darīt federācija? Tā ir tāda Eiropas praksa vai tas? Tā ir Eiropas praksa. Kāpēc? Ir vairāk aspekti, es varbūt neprioritizējot, bet pirmkārtām tas ir arī drusciņi risku sadalījums. Hokeja federācija tomēr, kā mēs minējām, ir jārūpējas par vietējo hokeja sadzīvi ikdienu. Savukārt pasaules čempionāts tas ir atsevišķs projekts, jāsaka, kuru ir nepieciešams izdalīt no šīs ikdienas dzīves. Otrs ir Hokeja federācijas, ir biedrības, kas ir bezpēļņas organizācijas. Savukārt čempionātu organizējot ļoti daudz saimniecības darbības darījumi uz abām pusēm, un attiecīgi ir nepieciešams par iepirkumiem, un šis stāsts arī kaut kāds ir arī. Nē, tā nebūtu problēma. Te ir vairāk jautājums par to, ka ļoti daudz PVN darījumu ir nepieciešama pilnvērtīgs sīla šādu čempionātu arī no tāda administratīva un biļešu pārdošana tā skaitā, ja? Biļešu pārdošana tā skaitā, un mēs arī jāsaka, Hokeja akadēmija arī laikā, ka neorganizēja pasaules čempionātus, atsevišķus saimnieciskos darījumus organizēja tieši Hokeja akadēmija. Pārbaudas spēles laikam arī, ja? Jā. Jo šeit tas interesanti arī sanāk par 23. gadu, kad Latvijā bija pasaules čempionāts, LHF gada pārskatā tāda sadaļa biļešu tirgošanas ienākumu, kur ierakstīta apaļa nullīte, kas, ja nezinu, situācija pastoties varētu likties, kaut kas drausmīgi absurds, bet šādi tas noformēts ar Hokeja akadēmiju. Par Hokeja akadēmiju vēl runājot, šādu organizāciju izveida vienmēr kaut kāda tāda aizdoma ēnu met, vai ne? Tur kaut kas varbūt nepietiekami caurskatāms, un to arī dzird no parunājot ar Hokeja federācijas biedriem, tur vairāk varbūt opozīcijas pusi, ja? Kā tu šo var atspēkot? Īsti es neredzu, kas... Jo tajā gada pārskatā, ja paskatās, arī nav viss nemaz tik caurspīdīgi. Ir tas minimālais ir izpildīts un izdarīts. Mēs redzam, ir tā, teiksim, kopēja ienākumi, kopēja izdevumi un tā sadalījums, bet, teiksim, kas tieši zem šī paiet, tad man arī bija jautājums, kā tieši sadalās, teiksim, gūtā peļņa un kā tā nonāk Hokeja federācijā. Tas, kodīgi sakot, nav nolasāms tieši no tiem publiski pieejamiem lursam datiem. Publiski visi dati jau minējāt ir pieejami, un mēs katru gadu biedru kongresā biedriem atskaitamies gan par federācijā padarīto, gan par Hokeja akadēmijā izdarīto, un tā skaitā ar padziļinātākām vai, teiksim tā, ar atvērtām iekavām par to, ko sastāda katra budžeta ailīte, no kurienes nāk nauda, kam viņa tiek tērēta, kā negribētu piekrist, ka Hokeja gadījumā būtu jākrīt vai krīt kāda aizdoma ēna uz Hokeja akadēmiju. Māri, nekrīt? Nedzird to Hokeja sabiedrībā? Dzird, protams, jo vienmēr būs opozīcija, kas gribēs mainīt kaut ko, bet, mēs jau zinām, ka nesen arī bija pat daudz un dažādi mēģinājumi, tā mēs varētu teikt, ar dažādiem cipariem kaut ko pierādīt, bet, kā mēs sakām, Hokeja federācija ir sabiedriska organizācija, biedri paši nosaka, kuriem būt vadībā, kuriem ko darīt un kā, bet kā Roberts saka,
aizdomēna, ja precīzi ar tiem cipariem. Nu, nav atspēkoti, tad nav uzlikt galdā tie, kuri būtu jāatspēko, tā laikam pareizā būtu teikt. Nu, tad tas visu laiku tādā runa līmenī acīm redzot arī paliks, bet man liekas, ka tur ir, ka Roberts arī tomēr, kad jāsaprot, ka tas, ir taču hokeja akadēmija tāpēc veidota, lai galvenokārt tu finanšu plūsmu regulēšanai, nav vai tad tā, lai tomēr. Tas bija tas arī, ko es iepriekš minēju, protams, tas ir atsevišķs projekts, pietiekam lielu budžetu, pietiekam lieliem riskiem, lai tas neieplūstu Hokeja federācijas ikdienā. Tamdēļ tās ir divas atsevišķas organizācijas ar diviem atsevišķiem nodalītiem birojiem. Mēs it kā darām vienu to pašu, bet, ja mēs tā bišķi atzūmējamies un vienkāršā valodā runājam, tad tāda čempionāta kontekstā Hokeja federācija Latvijas izlase, Hokeja akadēmija ir pasaules čempionāts, kurā Latvijas izlase tikai viena no komandām. Pieminējuši apgrozījumu, tad 23. gadā tas būtu tīri Hokeja akadēmijai, šeit pie tie deklarēti bija 6,5 miljoni, kas attiecīgi, ja tas būtu kopā, tas vienkārši principā tas ir Hokeja federācijas budžets, ar ko tiek operēts, viņš tad tiek sadalīts divās daļās, lai, kā minēja, lai neskatītos, ka Hokeja federācija pēkšņi ir milzīga bagātība, ar ko viņi dzīvo. Jā, un tā arī ir viena patiesība, šeit minējāt, necaurspīdīgi, bet, manuprāt, tieši pretēji efektu rada tas, ka šie projekti ir izdalīti. Mēs Hokeja federācijā varam runāt tikai par tiem skaitļiem, kas attiecās uz hokeju un uz vietējo saimi, bērniem, jauniešiem, izlasēm un citām programmām. Savukārt Hokeja akadēmijā mēs runājam par to, mēs redzam tikai to ciparu, kas attiecās pasaules čempionātu. Tiklīdz viņi saplūst kopā, tad gan parādās diezgan liela rocība spekulācijām un dažādiem pieņēmiem, kura nauda pienākās, kurš ko ir vai nav ieguldījis un tā tālāk. Jā, tāpēc arī mans jautājums par to aizdomēnu. Cik pamatots bija spekulācijas, jo tie jau konkrēti runāja, ka persona A, B, C, D saņemot konkrēts cipars, konkrēts algas mēnesī, kas it kā ir no tās peļņas no 2023. Gada pasaules čempionāta. Tu arī dzirdējies, ja nedzirdējies. Mēs esam ļoti daudz, protams, par šo tēmu diskutējuši, runājuši. Jāsaka, tad, kad iepriekš pieminētā opozīcija varbūt tās bija savā pīķī, ja tā var teikt, tuvojoties kongresam, tad ļoti daudz, jāsaka, tā informācija, kas kleja apkārt bija spekulatīvi un no pirksta izīsti cipari, tamdēļ mums nācās, diemžēl, tērēt savu administratīvo resursu, lai biedriem skaidrotu rakstiskā formā par to, kādi tad ir īstie patiesie skaitļi un tā tālāk. Tā kā, jā, bet piemini biedriem, bet šobrīd, piemēram, skatoties no mūsu pozīcijām, mēs varam arī salīdzināt ar tiem administratīviem izdevumiem, bija basketbola arī. Mēs atkal piesaucam basketbolu, kas droši vien slikti, bet tur ir šie administratīvi izdevumi arī deklarēti, redzams, kāda bija izpildu direktora alga vai tam līdzīgi, kas tiek prasītos. Mēs tam varam nepiekrist. Mēs varam teikt, tas ir par daudz, par maz vai kāpēc tas vispār vajadzīgs. Bet mēs redzam, šeit mēs, man godīgi sakot, jāvaicā, kāda bija informācija, ko tu sniedzi biedriem. Tu saproti, par ko es runāju? Droši vien iezīmē konkrētāk jautājumu, kādēļ tas parādās tikai biedriem, kādēļ tas arī var tā publiski nenonāk šīs administratīvās izmaksas, jo tas jau, ir viss saprot, neviens pasaules čempionātā tā par velti nerīkos, tas nebūs brīvprātīgais, dažiem tas būs brīvprātīgais, bet nevis kopumā. Šeit mēs to vēlamies nedaudz uzsvērt. Manuprāt, mēs esam izpildījuši gan pret sabiedrību, gan pret biedriem to, ko nosaka likums kontekstā uz atskaitēm un vispārējo. Mums šādi jautājumi vai prasījumi skaidrot sīkāk nav. Ja mēs runājam, ja runa par atalgojumiem un šīm spekulācijām, kas ir iepriekš bijušas, arī pieminējāt 8 darbinieki, tad es minēju, ka mums ap 40 vai 50 nodarbināto bija arī uz citām juridiskajām formām, kas varbūt neuzrādās atskaitē, bet ļoti maina matemātika, ja to arī ņem vērā. Jā, Īstais laiks, es domāju, iedot vārdu ir Ērikam Miljonam, vai ne? Mēs varētu iedot tiešām mūsu viesiem viedokli, jo tas, ko mēs izrunājam tiešām par hokeja cilvēkiem, vaicājām, vai vēlamies rīkot hokeja čempionātu vai nē, tur gan mums noliedzoši viedokli principā neizdevās atrast. Būtu dīvaini, ja tā būtu. Tieši tā. Basketbols arī mēs atkal. Tur bija viedokļi, gan vajag rīkot, nē, bet tur ir. Pirms mēs dodam vārdu varbūt mūsu cilvēkiem, kas pauž viedokli no malas. Opozīcija, mēs daudz jau pieminējām pašā sākumā. Mēs gatavoties raidījumam, tā secinājām, ka basketbolā šobrīd tā opozīcija ir, varbūt nav tik spēcīga, kā viņa bija iepriekš. Hokejā
Tā kā tu pats teici, vai ne, tajā pīķī viņi ir un atnāk un kaut ko pakustina, vai ne, bet tāpat nekas nenotiek futbolā nosacīt. Arī pietiekami stabili šobrīd viss tas ir šajās lielajās organizācijās, varbūt novērtē hokeju. Kāpēc ir tik vāja šī opozīcija šobrīd? Vai vienkārši jūs darat darbu labi, vai opozīcija, es nezinu, ir tiešām tik vāja, kā viņi ir? Pirmkārt, jāsaka, opozīcija ir pavisam ierasta lieta un nav nekas savāds. Un ļoti labi, ka viņi ir. Jāsaka, tas ir opozīcija, patiesībā tas ir vienkārši citāds viedoklis par atsevišķām lietām vai lietu kopumu, kuru kāds gribētu darīt savādāk. Un, protams, tur, kur ir parādās naudas smarža vai iedomas par naudu, tā opozīcija bieži vien rodas domas. Es jau negribu teikt, ka kāds grib likt nav kabatās, bet liekas, ka ir liels naudas resursi, kur viņi tērētu savādāk. Vairāk bērniem, vairāk izlasēm. Liederīgāk viņuprāt. Viņuprāt liederīgāk, jā, bet uz doto brīdi es neredzu īsti, kam savādāk pārdalīt. Tās naudiņas ir tik, cik ir. Programmas un vietējie čempionāti un izlases prasa tik naudu, cik viņi prasa. Tad, ja pēkšņi federācijai parādītos nopelnīts miljonus, tad es domāju, ka gan opozīcija, gan pozīcija daudz vairāk ideju ģenerētu, kur šo naudu varētu novirzīt. Es teikšu tā, ka man liekas, ka ļoti liels pluss ir federācijas prezidents, jo arī tā visa hokeja saima, man liekas, saprot to, ka zinot situāciju citās federācijās, varbūt ne lielajās, bet tādās mazākās, mēs zinām, kā biatlons meklē prezidentu ar lielām problēmām, beigās ir sporta skolas direktors, prezidents, bobslejs, tāpat vēl daudz sporta veidi, un es domāju, tā hokeja sabiedrība redz, ka ja ir kaut kādi krīzes momenti vai brīži, kad Alvīts Aigars ir tāda spēcīga figūra, kas var tos caurumus tādās aizpildīt. Un tāpat arī Kiro Likmans savulaik, kad bija. Un tas, man liekas, ir zināms pluss, es domāju, arī pret basketbola savienību. Es tā domāju. Futbols ir atsevišķi tās, protams. Basketbola savienība arī ir bijušais prezidents. Jā, protams, politiskajā vidē jā, bet es domāju, ka Alvīts vairāk ir tieši no biznesa viedokļa, es domāju, nopietnāka figūra. Šeit es varbūt arī nestrīdēšos, bet mēs vēlamies piedāvāt arī mūsu viesu viedokļus. Tiešām uzdevām jautājumus, kā minējām. Tas, ka čempionāts ir jārīko, hokeja sabiedrība vairāk vai mazāk piekrīt, godīgi piekrīt, bet vaicājām tad, ko mēs no tā iegūstam un vai jārīko patiešām tik bieži. Es domāju, ka Latvijā jebkurš līdzīgs pasākums, hokejs vai basketbols vai vienalga, kas tur spidvejs, tas ir svētki, un, protams, ka hokejs, jo biežāk te ir čempionāts, jo lielāk te ir svētki mūsu tajā drumajā ikdienā, un es domāju, ka tas ir patīkams emocijas, ekonomiski izdevīgums, un protams, arī visai Latvijas publikai un tautai un jauniem hokejistiem, ļoti, ļoti svarīgs un nozīmīgs pasākums, un pagājušas ir jau kaut salīdzinoši nedaudz, bet tomēr ir jauna atkal paudze un atkal mainās laiki, jaunie hokejisti aug un nāk klāt, un tas ir tikai plus. 3 būtiski drīz tādi punkti būtu. Viens ir runājot no tāda finansiālā ietvara, protams, kas varbūt nevar likt to kā prioritāti. Otrs, protams, ir tīri nacionāli domājot, tas ir būtiski. Mums kā sabiedrībai, kā valstī kopumā, un neapšaubāmi mums kā sportam un hokejam kopumā. Un kā jums par tas nāks, kad Latvijā tas pasaules čempionāts ir patiesībā jau tāds fenomens gandrīz 30 gadus? Ja? Tas ir cilvēki katru gadu raujās, viņai tas ir patiesībā apbrīnojami. Jā, un tas ir sports kopumā, un, protams, basketbols, hokejs, un tādi ir lielie komandas sporta veidi, kas ļoti vieno, un, kā jau tu minēji, hokejs 30 gadu garumā, kur katru pavasari mēs spējam un gribam piepildīt arēnas, un līdz te ir, laikam, ja ne par velti teiciens, kad 6. spēlētājs laukumā, un latvieši māk un prot fanot par savām komandām. Varbūt mums dažkārt tas tādā komandas sporta veidos pietrūkst ikdienā čempionātos, kur varētu būt arēnas piepildītāks un skatītāji lielāks atbalsts. Bet gadā uz šīm 5-6 spēlēm, kas arī pārbaudas spēles,
Un, ja mēs runājam šobrīd čempionāta organizēšanas ietvarā, tad, protams, mēs kā līdzjutēji tauta esam ļoti atvērti un labprāt nākam un ejam un atbalstam savus komandas. Taustāms, pirmkārt, protams, mēs nevaram teikt arī šī nopelnītā nauda, ko mēs runājam par 26. gadu čempionātu 350,000 būtu mega nauda priekš tā, ko katru gadu jāiegulda sportā. Bet tāpat laikā, protams, mēs kā arī kā Hokeja federācija gadu bērnu jauniešu čempionātā mūsu biedriem komandām dodam līdzfinansējumu spēļu organizēšanai un arī kaut vai pat šī gada viena nopelnītā šie 350,000 vismaz viena gada dotācija mūsu pašu klubiem. Bet pirmkārt tas dod sabiedrībai, to, ko jau runājam ar iepriekš, tas vieno sabiedrību. Tas dod neapšaubām lielu atpazīstamību, daudz miljonu skatītāju visā pasaulē, kas noteikti šo valstu arī mums Latvija paskatās kā uz vietu, kā uz turismu objektus, kurien atbraukt. Es nesaredzu īsti nevienu mīnus, kā tikai plus no šāda mega pasākuma organizēšanas, īpaši situācijā, kurā mēs arī šai pašā 23. gadā faktiski no valsts saņēmām ļoti nelielu, salīdzinoši nelielu atbalstu, bet valsts iegūda daudz vairāk. Šeit mums izskanēja viedoklis, ka neviena mīnusa rīkot 2030. gada čempionātu neredzot. Māri, kā tev ir? Vai tiešām neviens nenāk prātā un vai tiešām viss ir tik skaisti, kā mēs šeit runājam? Mēs jau tikko kā arī piebildu, man bija, ka viesnīcas un izīrētāji un restorāni, kafejnīcas. Izklaides industrija. Es pieļauju arī, izklaides industrijas, domāju, ļoti labi nopelnīja. Un tad ir tā interesantā situācija, ka parasti, kad tiek runāts par šo naudu, kas tiek iedota, ko prasa valstī rīkošanai un Rīgas domē arī, lai sarīkot šo čempionātu, tad daudziem ir iebildumi, kāpēc, ja reiz viņiem ir peļņa no tā čempionāta, tad lai jau paši arī to visu sarīko, jā. Bet ja mēs pēc tam to pareiķinām, cik tad pēc tam atnāk tām viesnīcām visām, tad beigās jau vajadzētu tai atgrieziskais sēdēji otrādi būt, ka šiem viesnīcniekiem varbūt arī un arī kafejnīcā visiem tiem vajadzētu iesaistīties un būt ieinteresēti, lai tāda liela pasākuma notiek, jo, teiksim, arī no savas personīgās pieredzes, Kuldīgā mums ar sievi ir apartamenti, un tad, kad ir šie Kuldīgas pusmaratons vai pilsētsēts vai kas, un mēs zinām, ka tur būs šie klienti, viss būs nobukots, un kad viss notiek. Un es arī būtu ieinteresēts ar kaut kādu palīdzību, lai vairāk tas viss notiek. Un tāpat šeit, es domāju, ar šiem sporta pasākumiem, gan ar hokeju, gan ar visiem pārējiem, ka tur šitai visai izklaides industrijā tiem vajadzētu būt īpaši ieinteresētiem. Es tā domāju, pie mīnusiem. Grūti pateikt, vienai daļai vairāk jāstrādā noteikti laikā. Šeit ir tas arguments, ka tiešām kā sadalās šie cilvēku resursi un par prioritātēm. Mēs vienkārši pastāstīšu ne savu viedokli, bet argumentu, kas varētu šeit izskanēt, proti, ja reiz Hokeja federācija gatavojas rīkot 30. gada čempionātu, tad tā būs prioritāte nākamos 3 gadus, un pārējais varbūt paliek nedaudz novārtā, jo gluži vienkārši nepietiek cilvēku un arī sadalās uzmanība. Tu minēji, ka tev pienākums citādi, bet tomēr arī savā vidē sadalās. Vai tam ir kāds pamats šādi runāt? Vai 2 čempionātus mēs esam uzorganizējuši, nevienu novārtā neatstājot. Es domāju, ka šis nebūs izņēmums. Tā vienīgā atšķirība būs, ka šis būs cerams pirmais, čempionāts, kurā mēs pilnvērtīgi varēsim sagatavoties nevis vienā gadā vai nevis 100 dienās, bet mums būs 4 gadi laika, lai izdarītu to, ko mēs iepriekš varējām izdarīt gan 100 dienās, gan vienā gadā. Tā kā, šie pirmie gadi vai sagatavošanās lietas, kuras ietver čempionāts, ir ļoti labi apvienojams un apvienojās arī ar federācijas darba organizāciju. Un tiklīdz mēs nākam tuvāk čempionātam, tā es atkal saku, šī viena pila sadalās 2 atsevišķās maiņās, un mums ir federācija, kas strādā un organizē federācijas darbu, un Hokeja akadēmija pilnīgi neatkarīga organizācija, kas pilnvērtīgi nodarbojas ar čempionātu. Ja atkal piesaucot biedrus un varbūt to opozīcijas pusi, tad vēl viens tāds konkrēts varbūt pārmetums, ka par Optibet hokeja līgu runājot, un tevis savulaik dibināto entuziastu hokeja līgu, ka entuziastu hokeja līga iet uz augšu, Optibet hokeja līga stagnē un iet uz leju. Tas tā papildinot to, ko Rolands teica, ka varbūt kaut kas paliek novārtā. Tad tas nav kaut kāds viens no tādiem aspektiem, atspēkojot varbūt. Es domāju, ka nē. Optibet hokeja līga ir tie Māris iezīmēm nepatīk vārds pusprofesionāla, bet kaut kādu līdzību mēs varam ar to vilkt. Un jāsaka, ka līga ir
viens ir iepakojums, ko var nodrošināt organizators, kas ir mēs federācija, otrs ir šis saturs un sportiskais, kur mums nav sviru. Bet jāsaka, pie visiem neviegliem ekonomiskiem apstākļiem mēs esam spējuši saturēt turnīru, manuprāt, pietiekami labā formā, un jāsaka, manuprāt, ka šogad mēs esam spēruši tā diezgan platu soli arī uz priekšu, arī turnīru iepakojumā, sākot ar mājaslapu un beidzot ar ļoti daudz dažādu saturu, tā kā man negribētu, laikam, arī šim piekrist. Jāpiekrīt, ka arī sportiski šogad, laikam, tas čempionāts ir krietni vien interesantāk ar Ukrainas kluba ienākšanu, tāpat Liepājas atgriešanos, vai ne? Lieliem klubiem, cik ļoti jūs spējat palīdzēt? Skaidrs, ka tas nav jūsu uzdevums, pareizi tu teici, tās ir privātas organizācijas, privāti klubi, bet tomēr tā ir hokeja saimniecība. Jūs spējat viņiem kaut kā palīdzēt? Šeit mēs varam atcerēties ļoti svarīgu tematu, ka vietējās līgas esamība un kritēriju izpildīšana ir svarīga starptautiskās varētas priekšā, lai mūsu izlases varētu spēlēt elites divīzijā. Un es šeit atceros, mums arī tā bija svarīga temata, lai šie minimums 6 klubi iespējas atceros vietējā līgā. Jā, mēs šobrīd diezgan droši esam tajā kraujas pusē, kur viss ir kārtībā, jā, un jāsaka, starptautiskā federācija patiesi arī ļoti uzrauga šos saucamos minimal participation standards, tā kā šeit satraukuma laikam, ka nav. Par Latvijas-Somijas šo sadarbību, ja mēs skatāmies otro reizi jau pēc kāds tas potenciāli varētu notikt, kādi ir tie plusi galvenokārt sadarboties šeit ar Somiju bez varbūt tā ģeogrāfiskā? Te jāsaka, jau droši vien ir, ka pirmkārt tā tendence, ir īpaši pēdējos gados ir, ka čempionātu organizē divas valsts. Finansiāli izdevumu jautājums, protams. Somija, te jāsaka, vairāki apstākļi salikās. Tā bija Somija iniciatīva, Somu priekšlikums organizēt čempionātu kopā, jo viņu čempionātu organizēt nav gatavi, un kā loģiskākais, arī vissaprotamākais, pirmais biedrs vai draugs, pie kā nākt, ir mēs, ar ko mēs jau esam kopā organizējuši šo čempionātu. Es domāju, ka mums būs ļoti viegli, ja tā var teikt, viņiem sadarboties, jo tie ir zinām cilvēki, un jāsaka, arī Hokeja akadēmijai darbinieki, es domāju, vēl būs pietiekami svaigām zināšanām azotē, lai veiksmīgi, ja tā var teikt, no pusvārdi saprototies, varētu veiksmīgi viņu organizēt. Kam viņiem to vajag? Izmaksas ir viens, viņiem tomēr halas pietiek, pilsētu pašvaldības arī ir pietiekami turīgas, kas varētu potenciāli atbalstīt. Kā mēs šodien vairākas reizes esam pie tā pieskārušies, viens no, protams, mērķiem, ko nevarētu droši vien teikt, ka tā ir prioritāte numur 1, bet tā ir peļņa. Valstis lielākoties māca nopelnīt no čempionātiem un nopelna salīdzinoši, priekš mūsu budžeta apmēriem, gribētu teikt, lielas naudas, kur pēc tam tālāk var ieguldīt, protams, arī attīstībā, bet skaidrs arī, ka sporta veida popularizēšana, sporta veidi katrā valstī arī viens ar otru konkurē, un šis ir viens no veidiem, kā palikt apritē un neatstāt novārtā savu sportēļu. Es te biju domājis vairāk to, kāpēc mēs viņiem esam tik ļoti vajadzīgi. Viņiem ir vajadzīgs partners, otrs ir ko organizēt. Ja mēs paraugamies, kam ir uzdots organizēt nākamos čempionāts, kas tikko viņus ir organizējuši, tad jāsaka, nemaz daudz pretendentu nepaliek. Un es negribētu teikt, ka mūsu izvēle uz mums krita, tāpēc, ka nebija daudz citu konkurentu, bet tam teikt, ka mēs vienkārši veiksmīgi to esam darījuši. Mēs zinām, ko mēs viens no otra varam sagaidīt, un esam ļoti veiksmīgi iestrādājušies. Es domāju, tas arī viņiem bija ļoti viegls lēmums. Šeit mēs nedaudz tāds paradoks sanāk, no vienas puses ir ļoti pozitīvas daudzas lietas, kādēļ rīkot pasaules čempionātu hokejā, bet kā Māris arī iepriekš piesauca, tas valstu loks, kas to vēlas darīt, nav nemaz tik liels. Viņas rotē, kā 6, 7, 8, 9 gadīgi pa laikam. Un šeit par to interesi, piemēram, ir kāds sajūta arī starp hokeja cilvēkiem un iepriekš un arī apmeklējot citus hokeja čempionātus. Cik ir liela tā konkurence uz hokeja čempionātiem un cik liela cilvēku vēlas to atkārtot? Vai tā kā skrien pēc tā, kurš ir nākamais brīvais čempionāts un kad tikai varam pieteikties? Mēs ar hokeja cilvēkiem Ulbrožu un Zariņu podkāstā
aizrunājāmies tik tālu, kur varētu rīkot, kur mēs gribētu aizbraukt čempionātu. Tur eksotiskās valsts, tikai Āzija un vēl piesauc dažādas, ja, kas īsti nav nopietni, bet par to gan es domāju, vai hokejā kā šo otru valsti nepiesaistīt kādu no pirmās divīzijas komandām un iedot to wild card uz to čempionātu viņiem. Ja mēs redzam, kaut vai olimpiādē rīkotājiem dod vienmēr, un tur ir 12 komandas tikai olimpiādē un iedod to vienu vietu. Un tad es saprotu, ka tādās valstīs, piemēram, mēs piesaucām Poliju, kur būtu ļoti interesanti arī, piemēram, varētu norizēt pietiekami labs līmenis. Mēs redzējām arī Čehijā bija pasaules čempionātā un skatītāji viņiem ir tas fans. Un ir Ungārija, ir kuras mums vēl tur valsts, kur nav bijis, teiksim, Francijā ir noticis, ja, bet ir šajā lokā varbūt tas būtu tāds variants, kā otru partneri piesaistīt, es tā domāju. Es piekrītu, jā, ka, piemēram, tas Turku Tamperes un kur vēl Stokholmas, Prāgas, Bratislavas, Košicas, tās pilsētas jau, griežās par to riņķi, un ka mums atkal skatāmies, uz kuru pilsētu jābrauc ir, tas viss ir zināms. Protams, gribētos vairāk to rotāciju, bet es nezinu, Roberts varbūt var arī pakomentēt, kā ir tas starptautiskā federācijā uz to skatītos, jo es domāju, tas kaut kādā arī tādā hokeja mārketinga, teiksim, tajās valstīs, lai dod grūdienu hokeja attīstībai, varbūt, ka tas palīdzēs, es tā domāju, es nezinu. Kā. Te jau iepriekš arī minēja patiesībā šis te cikliskums, ja mēs paraugamies, cik elites divīzijā ir valstu, paņemam no Ziemeļameriku, paņemam no iespējams Kazahstānu, tā caur filtru paskatāmies uz komandām, kas ir uz sliekšņa, šurpu, turpu, tur arī veidojās šis te nosacīt 9-10 gadu cikls, un daļa no valstīm, kuras mēs iepriekš esam pieminējuši, ir izrādījušas interesi par čempionātu organizēšanu, bet ņemot vērā, ka tā nav uzdāvināt naudu, bet tur ir nepieciešama, tas ir arī liels risks finansiāls uzņemties šā čempionāta organizēšanu. Kā piemēram, var teikt, Lielbritānija ir izrādījusi interesi savā laikā organizēt čempionātu. Tur ir pavisam citi izdevumi, liels budžets, kur ir jāpiepilda, uzņemoties šo te risku. Tas savā ziņā drusiņi ietekmē arī tādu ikdienas darbu. Ja mēs, teiksim, Latvijā mēs varam Hokeja akadēmija, Hokeja federācija kaut kādu laiku posmu var strādāt roku rokā ar pieejamiem cilvēku resursiem, teiksim, tādā Lielbritānijā federācijā 2 darbinieki. Viņiem nav šādas te pieredzes organizēt. Viņiem finansiāli varbūt varētu uzorganizēt vieni, bet no tāda know-how viedokļa viņiem būtu nepieciešams arī vai no labs partners otra valsts, ar ko organizēt, vai spēcīga komanda, kas to darījusi. Jo tomēr organizēt pasaules čempionātu vai organizēt tādu vietējo hokeja sadzīvi ir ļoti liela atšķirība. Ja, vēl viena būtiska lieta, man liekas, ir tā liela arēna, kas tiek prasīta. Mēs redzam, kas notiek Milānā tagad, un mēs atceramies, kas notika pirms 2006. Gada pasaules čempionāta Rīgā, ja, kad liela daļa neticēja, ka hala uzbūvēs un ka tas čempionāts būtu, un tas risks saglabājās būtībā, nāca tuvāk čempionāts un nevarēja mēs zinām par mazdārziņiem, par zemes. Un Kirovs bija karikatūrās, kā viņš pats zena pāļus un vēl ko tik nedara. Tas viss tā. Es domāju, ka tur ir liela daļa riska, ja, jo tām valstīm, kam tur piešķirs, nezinu, kā tur ir. Kur ir halas, kas atbilst, piemēram, tur Polija labāk zina, varbūt Polija ir hala, kur varētu sarīkot čempionātu. Jā, viņam jau arī pirmā divīzija rīko, es pēc pilnīgi precīziem kritērijiem, bet tāds varbūt kaut kas neatbilst tieši hokeja tādiem kritērijiem, bet, halas viņiem lielās ir tā, nav problēma. Tur ir vairāk tiešām organizatoriskā un tikšanā klāt, un varbūt ir interesi, sportiskās, Polija jau vienreiz tikai tikā. Šeit vēl viens būtisks aspekts, ka būtiski jau ir tā biļešu pārdošana, tie apjomi, vai ne? Un ja mēs zinām, jo Somijā visticamāk viņi uz tām savām spēlēm un tur tuvākajām iztirgos, Latvijā tieši tas pats, un tas ir būtiski, jo viens ir raidtiesības, no ko IHF pelna, un otrs ir Roberts pieminēto daļu, kas ir biļets. Tas ir precīzi tas, ko es gribētu teikt. Viens būtisks elements ir arī hokeja kultūra lokāli, interesi par viņu, jo lielāko daļu normālās apstākļos lielāko daļu budžetu piepildu biļešu tirniecību. Biļešu tirniecība reti kur, man būtu grūti nosaukt
lokāli patriotisms skaidrs, mūsu spēles mēs savas spēles iztirgosim, bet tad ir ļoti no svara, kādas komandas vēl spēlē grupā, un skaidrs, ka no 30 spēlēm mūsu gadījumā, kas ir grupas plus ceturtdaļa fināla, mēs esam 100% pārliecināti tikai par 7 spēlēm, bet ir vēl 23 spēles, kuras ir jāpārdod, un jautājums, vai, teiksim, tāda Polija 10 vai 15 tūkstošu arēnu varētu iztirgot pilnu arī uz savām spēlēm. Jā, es domāju, ka jebkurā valstī tomēr pārsvarā nāk uz savas komandas spēlēm, vai Latvija arī īpaši nāca uz citu komandu spēlēm. Tā ir minimāla daļa pārsvarā. Atbrauc ap 8000 šveiciešu uz Šveices spēlēm, vēl sabrauc Čehi vēl. Es domāju, tāpat būtu tādā Polijā rīkot, tur pārsvarā uz tām citu komandu spēlēm. Tur drīzāk jautājums, ko viņi var piedāvāt tā pilsēta. Ja tur var piedāvāt to labo izklaides industriju, ja tur viņi paskatās cenas ir lētāks nekā Šveicē vai Anglijā vai kādā citā valstī, es domāju, ka tur no skatītāja vairāk būtu cik tie, un uz vietējām poļu spēlēm, es domāju, tur pietiekami, es domāju, ka varētu arī atnākt. Jā, bet kā es runāju, tas ir tikai daļa no pārējā, bet mēs šeit pieskārāmies ļoti svarīgam punktam, proti infrastruktūrai, Xiaomi arēnai, jaunajā nosaukumā, kas tiešām jau tieši hokeja čempionāta dēļ arī tapa, un šobrīd gribētu teikt, jau ir apret 20. gads kā tās Latvijas sporta centrālais balsts, es domāju, īpaši šeit nepārspīlējot, varu tā teikt, bet, arēnām šī dzīve nav nemaz tik liela, un 20 gadi jau pagājuši to par jaunu arēnu vairs neviens nevar saukt, un tādēļ šis arī būs savā ziņā aktuāls jautājums. Vēl ne 30. gadā, bet jau pamazām turpinājumā, un šeit mēs to jautājumu uzdevām arī Ērika Miļuna kungam nedaudz izteikties. Vai vēl pēc 4 gadiem, jūsuprāt, Latvijas infrastruktūra jau nebūs nedaudz novecojusi? Tas, protams, ir atkal nākošais jautājums par infrastruktūru kā tādu, bet es domāju, zinot, lielākoties Eiropā tās halas, un ne tikai Eiropā, viņš jau tur arī nav tā kā katru dienu jaunu ceļu. Un to pašu redzam tagad, kas ar olimpiādu ir, ka vēl joprojām hala nav gatava. Toties mums viņa ir jau pārbaudīta un Latvijas apstākļiem ļoti ideāla, un vai viņi pēc 4 gadiem būs stipri novecojis, gan jau nē, gan jau atkal atjaunos. Vai ir 100% skaidrība, ka 30. gads tikai vienīgi Rīga? Jo pretstrelīzēt, ka ir Somija un Latvija pieteikti, ka pilsētas nav norādītas. Jā, čempionātu mēs plānojam organizējot, piesakoties, ka viņš norisināsies arēnā Rīgā, Xiaomi arēnā, bet turnīrs būs Rīgā. Un kā ar Somijas pusi, tur ir kāda viņiem skaidrība? Vai? Somija vēl nav skaidrība, tā būs vai nu Helsinki, vai nu tā būs Tampere. Es domāju, ka mēnešu laikā vajadzētu būt skaidrībai arī par to, kurā pusē viņiem nosēdīsies. Pagājušo reizi fināla bija Somijā, vai mums nebija kāda argumenta panākt, ka ja mēs iegūsim tiesības kopā ar Somiem rīkot 30. gadā, lai šīs izšķirošās spēles Rīgā būtu? Nē, jāsaka, ka tas pēc noklusējuma jau uzreiz bija skaidrs, ka fināli noteikti Tamperē vai Helsinkos, bet jāsaka, mēs arī organizatori šādu risku visticamākais nebūtu gatavi uzņemties, jo mums ir ļoti grūti būtu izpārdot šīs spēles, tas ir viens, un otrs ir daudz arī papildus izdevumi un administratīvas lietas, kuras nāk komplektā ar fināliem, kurus mēs šeit, diemžēl, bet neesam spējīgi pilnvērtīgi nodrošināt. Jāsaka, pie arēnas ietilpības, kas ir krietni mazāka, kā viņi ir Somijā, mums pat izpārdodot arēnu būtu ļoti grūti sekt šos te papildus izdevumus, kas nāk pie organizēšanas. Es pareizi saklausīju, ir bažas, ka mēs nevarētu izpārdot uz pusfināliem medaļu spēlēm. Šīs ir 4 spēles? Es vairāk gribētu teikt, ka bažas par to, kādas ieņēmumus varētu ģenerēt. Jo ir vairāki tūkstoši ietilpība atšķirība, tas, ko mēs varam pārdot šeit arēnā Rīgā, un tas, ko var pārdot Tamperē vai Helsinkos. Okay. Kas attiecīgi cenas fināliem un pusfināliem arī parasti tomēr ir diezgan augsts. Tā teikt. Es nešaubos, ka Rīgā mēs atrastu 11,000 cilvēku, kuri vēlētos klātienē vērot pasaules čempionāta finālā, vai visi par to. Bet ir arī pamatots bažas, ka šos fināls var neiztirgot. Kanāda, Amerika, nevarētu teikt, ka var lepoties ar lielu fanu bāzi. Patiesībā 23. gads bija ļoti labs piemērs, jo Somijai ceturtdaļu finālā izkrītot, ja Latvija nebūtu spēlējusi
nebūtu braukusi spēlēt Tamperi, viņiem arī būtu pustukšs tribīns. Jā, es kā pretargumentu gribēju pieminēt Eiropas čempionātu basketbolā, bet tomēr tā ir Eiropa. Un šeit tas salīdzinoši, risks, vai ne? Tā varētu būt Kanāda vai ASV, protams, jā. Pēdējais vēl par šo infrastruktūras jautājumu. Jā, mēs pieminējām, ka nav tik liela ietilpība. Vai šobrīd vēl ir kādas lietas, kur Xiaomi arēna, tā teikt, neizpild IHF prasības? Un saprotu, ka federācija nāk pretī. Basketbola ziņā tas tā Cipras kungs teica, ka savā ziņā tika solījuši spērt prataus, kaut kādiem tiks pievērts. Vai hokeja ziņā arēna Rīga šobrīd izpilda visu, un tur nav nekādus... Tā tik viss pēc punktiem ir šobrīd vēl. Jā, par arēnu pirmkārt jāsaka, mēs par nolietojumu un runājam, spekulējam par to, vai arēna būs 30. gadā vēl lietojama. Jāsaka, pabraukājot pa Eiropu arēnām, mūsu arēna ir ļoti labā formā, gan vizuāli, gan arī pēc būtības. Savukārt atbildot uz jautājumu, arēna atbilst visām prasībām. Protams, kad ir atsevišķas lietas, kas mums rada papildus izdevumus, tas ir papildus ģērbtuves, tas ir tas, ka mums jāierē papildus telpas, kurā mēs izvietojam mēdīju centru, ļoti daudz vai lielu daļu no telpām, kuras ir šajā nosacītajā rūmu listē, kur mums ir jāizpild visdažādākās prasības. Arēnā šāda telpa nav. Attiecīgi mums nākas, mēs viņu saucam par konteineru pilsētiņu, būvēt arēnas paspārnē, kas arī rada diezgan liels papildus izdevums. Tā droši vien vienīgā lieta, tā nav neatbilstība, bet šo telpu nodrošinājumu nav iespējams nodrošināt vienkārši iekšpusē. Bet visādi citādi arēna atbilst visām prasībām. Tāpat arī droši vien līdzās esošais olimpiskais centrs tiek izmantots šīm. Jā, tieši tāpat, kā mēs to darījām 23. gadā, tieši tāpat, kā basketbols to darīja pagājušajā gadā, olimpiskais sporta centrs arī ir viena daļa no čempionāta. Ko tad atšķirsies kopumā? Tas būs tāds ļoti līdzīgs organizatoriski, tas čempionāta rīkošana salīdzinām 23. gadu, vai kas ir tās varbūt atšķirīgās lietas, kas varētu mainīties? Viens, kas būs darba posma, otrs, ko līdzi sajūtīs. Vai līdz te var gaidīt 23. gada atkārtojumu, vēlams ar bronzas medaļām? Tās ir absolūts, jā. Saprot, ka tas nāca komplektā, jā. Mēs ceram, jā, kad varēsim atkārtot veiksmu stāstu, varbūt arī ātrāk, bet, ja nopietni, tad jāsaka, ka no čempionāta pārlieku nepārsteidz vai tādu intrigu nerada par to, ko čempionātā sagaidīt. Tas ir diezgan klasisks produkts. Mēs šeit gadu laikā centīsimies piestrādāt pie visām detaļām, lai gan mūsu vietējie atbalstītāji, gan arī ārzemju turisti un fani, lai mēs spētu nodrošināt labu viesmīlību, lai turisti atgrieztos arī ne uz hokeju. Bet no tādām spēļu organizēšanas viedokļa, es domāju, ka nekādi pārsteigumi nebūs. Šeit tas gan prieks dzirdēt, gan arī cerams, kādi pārsteigumi tomēr radīsies pozitīvie. Šeit būtu interesanti, Māri, dzirdēt no tās pieredzes. Mēs runājam par šo arēnu gatavību, tam līdzīgu, un arēnas atbilstību, ka kaut kas jāpielāgo. Noteikti ne visur arī ir bijis ideāli, tad kur kā pārējie kādas interesantas lietiņas izdomājuši un pielāgojušies. Pārsvarēs arī tagad, tur es sāku domāt, runāju par preses centru. Ļoti daudzās arēnās ir tā, ka ir atsevišķi telpas, kur tas atceros Cīrihē savulaik bija, ka bija vecā arēna, vēl tas bija 98. gads. Liela daļa, jā, ir mēģinājums Maskavā, kur bija arēnas foajē, arī mēģinājumi to darīt, bet par cik tas mediju arvien vairāk paliek. Kompānijas, kas laikam brauc vai kā, bet pārsvarā tā ir normāla praksa. Bratislavā Mārī atceros, ka treniņu halē bija, protams, bez ledus, jā, atceries? Jā, pārsvarā visur ir kaut kur blakus kādās telpās, vai tas ir speciāli kāds konteiners īrēts, vai ir blakus kaut kā rezerves laukums, kur to visu darīt, tā kā principā jau tas ir, tās ģērbtuves, jā, tas varētu būt. Bet arī tajās, kuras ir speciālās ledus halles, es nezinu, kā, Robert, tur ir iespēja arī nodrošināt visu tās ģērbtuves vai nē, ka, piemēram, Ķelnas halla lielāk, kur Ķelnas klubs spēlē hokeju. Gandrīz katrā no čempionātiem ir atsevišķi lietas, kas ir papildus piebūves, izbūves, vai tās ir ģērbtuves, vai tās ir kāda cita ofisa vai mēdī telpas. Šo nepieciešamo telpu skaits ir tik liels, ka reti, kur arēna to var nodrošināt, bet, citās arēnās viņu ir vairāk un mazāk jābūvējas ir ārā, kamēr mums ārā ir jābūvējas 2 stāvos. Vēl viena atšķirības ar mums un citām valstīm tikko pieminēja treniņu laukumu,
kuru mums nav viens infrastruktūras ietveros, bet tās ir divas dažādas būvis. Nu jā, bet salīdzinot, es domāju ar to, ka bija jābūvē Skonto hallē rezerves laukums, pēc tam jāpielāgo olimpiskais centrs, tad šie papildus darbi, man liekas, uz tā fona ir Protams. Nav nekas, varam teikt. Finansiālais atbalsts, jau raidījuma sākumā jau minēja, valsts atbalstu, to gan pašvaldības, gan valsts atbalstu. Kāds tas potenciāli varētu būt 30. gadā? Tas droši vien arī jau ir domāts, rēķināts un varbūt arī. Mēs šobrīd esam komunikācijā ar iesaistītajām pusēm un esam iezīmējuši, publiski vēl neko negribas minēt, šis sarunas vēl nav pārnestas oficiālā fāzē, bet mēs šajā laika periodā starp šodien, kas patiesībā ir iesniegšana, šodien mēs iesniedzam oficiālu pieteikumu, līdz brīdim, kad būs balsojums par čempionātu, šajā periodā mēs esam vienojušies sēsties vēl tik reizi, cik būs nepieciešams, lai nonāktu arī pie kopsaucējiem vienotas sapratnes par finansēm. Un šeit mēs varētu arī šo jautājumu mēs uzdevām par to, vai šis valsts finansējums labāk nenoderētu varbūt Latvijas jauniešu hokejam vai Latvijas klubu hokejam. Mēs uzdevām tieši cilvēkiem, kuri bija tiešā veidā iesaistīti Latvijas hokeja līgā, proti, varam Zeltņam, Nērikam, Miļunam. Kā viņi šo skatās, vai viņi nebūtu priecīgāki, ja šie valsts atbalsta līdzekļi nonāktu tiešā veidā Latvijas jauniešu hokejā. Šis jautājums ir tiešām nacionāla un politisks lēmums, jo federācija naudu var nopelnīt, organizējot čempionātu, organizējot pārbaudas spēles, piesaistot reklāmu devējus, bet jebkurā gadījumā mēs kā hokeja federācija, varbūt neteikšu, esam paraugs, bet jebkurā gadījumā mēs dotējam klubiem spēļu izmaksas, līdzfinansējam šīs spēļu izmaksas un gadā vairākus 100,000 tieši bērnu jauniešu sportā ieguldam tieši ar to domu, lai tas bērnu jauniešu sports attīstītos, jo mums nebūs izlase, nebūs apakšā bērnu jauniešu sistēmas un nebūs sporta veida masveidība. Ļoti cieši. Es pat teikšu, pat svarīgāk ir attīstīt, investēt bērnos jauniešu čempionātos, jo, ja šeit nebūs spēcīga bērnu jauniešu sistēma, mums nebūs izlases. Noteikti, ka var atrast un vajag atrast citur, kur ieguldīt arī, ja, bet šādus pasākumus noteikti atbalstīt pirmām kārtām. Un kas būtu otrām kārtām, kur? No otrām kārtām, protams, ja mēs runājam vispār valstiski vai sporta ziņā, protams, ja mēs sporta jautājumos, tad viņš vienalga ir, kā lai to saka, arī jebkurā jautājumā tā ekonomiskā situācija, ja mēs visu laiku salīdzinām Baltijas valstu vidū, tad no katrā šitajā pozīcijā mēs esam beigu daļā un arī tāpatās neskatoties uz hokeja rezultātiem un uz visu to, ko mēs esam paveikuši un cik tālu mēs esam garām saviem, nosauksim, kaimiņiem, ja, tad, protams, zinot katru, to kaut vai hokeja niansi un katra bērna maksājumu, cik maksā bērns kaimiņa valstīs, cik saņem no valsts treneri, atalgojumu, ja, un cik ir tā štata vienība, ja, mēs tur esam ļoti tālu tajā visā izpildījumā, un es domāju, ka visam tam atbildīgam valsts aparātam būtu jāpadomā, kas nav pareizi un kā to vajadzētu izmainīt, lai gan treneri, gan visi cilvēki, kas strādā apkalpo to, saņemtu adekvāti, lai bērni maksātu mazāk, vecāki maksātu par saviem bērniem mazāk, ja, un neskapēc kaimiņu valstis var šos jautājumus atrisināt, mums, diemžēl, iet grūti. Tad varbūt ar to vajadzētu sākt, nevis domāt par tādu turnīru, šitādu turnīru. Tas neglābs, tas turnīrs ir vienreizais un glābs savādāk, glābs kaut kādas, varbūt tās, ne man spriest un meklēt to naudu, ja, un tāpēc ir cilvēki raujās politikā un kļūst par deputātiem saimā un par deputātiem pašvaldībās. Tas ir viņu uzdevums meklēt un domāt un virzīt. Mēs te varam, protams, kritizēt, jeb ieteikt kaut ko, bet noteikti, ka būtu
jārod iespēja tā, lai mēs varētu kaut vai savā reģionā nebūt astes galā, tajos jautājumos, kuros mēs varam nebūt astes galā. Mēs redzam, mums tajā pašā Rīgā mums ir 5 ledus halles, kuras dienas laikā stāv tukšas. Daudzām skolām nav kur izvest fiskultūras. Ja, un, nesanāk jau gadiem ilgi, lai sistemātiski varētu apvienot to, kad ir piedāvājums un rast, teiksim, iespēju finansēt to pašu skolēnu slidošanu. Jā, šeit mums plašāki viedokļi gan par to, ka, patiešām ir vērtīgi sākt ieguldīt no valsts pusē tieši ar šiem lielajiem pasākumiem, un arī tādi viedokļi par Latvijas hokeja situāciju kopumā. Es nezinu, Māri, cik ļoti tu vari piekrist šim raksturojumam, ka mēs hokeja atbalsta ziņā esam pēdējā vietā Baltijā. Tas vairāk bija domāts, es saprotu, no Erika puses runājot par to, cik vecākiem ir jāmaksā Jā, tieši treneriem un tādā veidā. Jā, tā ir noteikti. Kā jau Eriks teica pareizi, politiķiem vai kā to visu organizēt. Bet te jau ir tas otra lieta. Mēs runājam par tiem, ja par lielajiem pasākumiem, kā teica, ja, tad, ja tur gūst peļņu un kaut kāda nauda tiek novirzīta tam pasākumam, tad jau tas ir vajadzīgs tajā kontekstā. Un tas jau ir atkal tāds otrs jautājums, kurienes tad vēl tur kā atslogot vecāks un tā tālāk. Piemēram, arī ar to lielo sportu saistīt, piemēram, un ar bērnu jauniešu sportu. Ja, piemēram, nebūs tai virsotnē mums A grupā komanda augstākajā divīzijā, mēs spēlēsim kaut pirmajā divīzijā, es domāju, tas būtiski ietekmēs bērnu jauniešu hokeju, kad uzreiz salīdzinoši mazāk būs kas vedīs šos bērnus hokeju, lai gan tas hokeja bacils joprojām ļoti spēcīgs Latvijā, kaut vai pastoties entuziastu līgas un cik apkārt runā ap to hokeju, bet tur tā saistība ir. Tā ir plašāka tēma, kuras es tiešām nezinu, kā, jo ir, protams, halēm šīs energocenas un vispārējais, tas jau viss ietekmē to, kā mēs pirms raidījuma te smējām, tagad ir īstais laiks, 1 mēnesi treniņu visiem ārā vajadzētu notikt laukums lietu, bet tāda praksa savulaik bija, un es atceros, kad man, piemēram, vecākais dēls, 88. gada dzimušie Daugaviņš, Cibujskis, Džeriņš, visi, kad viņi spēlēja, mēs atceramies to laiku, datumu atceros 13. februārs, kā Daugavas piepūšamā hale sabruka un palika viens sporta pils. Un toreiz entuziasts Skudra, treneris Aivars Skudra, Pārdaugavā lējām ledu, vecāki šķūrēja un viss tas notika. Protams, tagad visi teiks, kas tad tas, bet, ja būtu ziemas, tas kaut kā varētu, es domāju, arī atslogot to visu, un tas piedod kaut kādu, es nezinu, ja ne romantika, bet tur kaut kāda rūdījuma, es domāju, kas noderētu arī šai paudzē. Romantika pilnīgi noteikti. Mums ir NHL ziemas klasikas spēles ar Eiropā, tiek rīkotas spēles zem sklājas debesis, tā romantika pilnīgi noteikti ir. Viens ir treniņi, otrs ir spēles, protams. Tā interesanti būtu papēļ, vai ir kādam vispār treneriem šobrīd no jauniešu treneriem interese kaut ko tādā virzienā darīt, vai nav? Tas būtu viens par treniņiem. Otra lieta, kas šeit izskanēja, jā, tiešām kā lielais hokeja čempionāts rīkošana, tā ir viena no labākajām iespējām federācijai papildus ko nopelnīt. Tas mēs varam šeit atgriežoties beidzot pie mūsu aplīt pie oriģinālā jautājuma, kādēļ vēlaties rīkot pasaules čempionātu. Tas varētu būt tā galvenā skaidrā atbilde. Tā būtu viena daļa no atbildes. Protams, kad arī iepriekš runātāji pieminēja, mums ir svarīgi ne tikai lielās izlases labi panākumi, lai būtu arī šajā hokeja pamatos, mums būtu bērni, kas nodarbojās un interesi. Mums ir tikpat svarīgi kā hokejam, tā es domāju arī valstī un palikt aktīviem sporta starptautiskajā kartē kā izciliem pasākumu organizatoriem, un tamdēļ arī šie pasākumi ir jārīko, gan lai sildītu ekonomiku, gan lai Latvijā arī turpmāk būtu arī citi sporta veidi, citi starptautiski pasākumi. Un trešais droši vien tas, ka mums iespējams varētu būt, kad šajā vai nākamajā 10 gadē šī iespējams ir pēdējā iespēja, kad mēs varam kādā pārskatāmā nākotnē čempionātu organizēt, kā es minēju, iespējams mainīsies starptautiskās federācijas vadība un grūti teikt, kad mums varētu būt pienācīgs atbalsts, lai kādu čempionātu uzrīkot.
Mēs jau runājām ievadā par to konkurenci. 30. gads ir olimpiskais gads. Tas arī palielina kaut kādas, teiksim, tās mūsu izredzes iegūt to čempionātu. Jo, cik es saprotu, mēs varētu būt vienīgi kandidāti būtībā uz 30. gadu. Varētu būt, jā. Varētu būt to izvērtēšana, kā jūs minējuši. Šodien ir pēdējais datums, kad jāiesniedz liela čupa ar dokumentiem. Raidījumu mēs filmējam 12. janvārī. Jā. Un zināsim, es domāju, ka mēnešu laikā būs zināms, vai ir vai nav citi kandidāti. Bet šobrīd nekas nav dzirdams. Nē. Un tas, ka olimpiskais gads, tas palielina to vēlmi vai samazina? Es gribētu teikt, ka olimpiskais gads palielina mūsu iespējas izredzes, jo parasti olimpiskie gadi nav tie, kur lielās valsts neskrien neraujās pēc šiem čempionātiem. Attiecīgi, jā. Es domāju, ka ļoti iespējams mēs varam būt arī vienīgie kandidāti. Nu, ko, Roland, droši vien, ka pienācis laiks ir norezumēt visu to, ko mēs šodien esam dzirdējuši. Un tas, kā ierasts, varbūt tavs uzdevums arī šai reizē. Jā, tas, ko mēs šodien dzirdējām, ir tiešām, ka pasaules čempionāta rīkošana ir ar daudziem plusiem un ar salīdzinoši mazāku šo valsts finansiālo ieguldījumu. Ja mēs atkal par pamatu izmantojam Eirobasketu, kuram mēs piekritām, un šeit arī savā ziņā mēs varam norezumēt, ka savā ziņā šos valsts līdzekļus un ieinteresētību, politiķu ieinteresētību ieguldīt sportā šādā veidā ir vieglāk panākt. Mēs arī iepriekšējā sezonā jau runājām, ja mēs ejam pie valsts prasīt naudiņu, mēs rīkosim pasaules čempionātu hokejā, tam ir lielākas iespējas nekā, ja mēs vaicāsim jauniešu hokejiem vai hokeja līgai šie arī. Lai cik tas arī nepareizi neizklausītos. Un šo mēs jau secinājām, ka gluži vienkārši, un es, Robert, droši vien arī nestrīdēsies, ka pasaules čempionāta, gluži vienkārši politiskajā vidē pasaules čempionāta rīkošanai ir lielās atbalsts. Cilvēki to ir vairāk dzirdējuši, politiķi to ir informētāk, ka tas ir plašāks publiskais profils. Es gribētu pirmkārt nodalīt drusciņu, samiksējām kopā tādas varbūt nesaderīgas lietas, jo federācija var pajautāt, teiksim, bērniem vai federācijas saimniecībai naudu no sporta budžeta. Pasaules čempionāts nekādā veidā nav nekāda sakaba sastājas ar sporta budžetu. Tas ir iepriekšējā gadā Basketbola savienības šis finansējums tiešā veidā iegāja sporta budžetā. Es saprotu, ka izņēma kārtā un jā, bet tas tomēr tika tiešā veidā sporta budžetā ielikts. Negluži. Pirmkārt, šo naudu basketbolam apsolīja, tā var teikt, jau krietni pirms, un tā bija vienkārši apropriācija līdzekļu pārdala no vienas ministrijas uz otru. Tā kā nevarētu izteikt, ka šī nauda nāca no sporta budžeta. Viņa formāli pierakstīta, es to piekrītu, bet viņa formāli tika ierakstīta sporta budžetā, lai gan patiesībā tas nebija sporta nauda. Jā, tev taisnība. Jā, un tad teicu divas samikslētas lietas, jā, tas ir kā tāds atsevišķi, un ka šis sporta budžets nepalielinās un sportam papildus naudu, tad var iegūt, kā mēs esam šo pasaules čempionātu. Bet tas, kas arī mums vēlreiz izskanēja jautājumā, tur ir vairāk kārt piesauc riskus, ka šis nav garantēts, ka jums piešķirs tiesības, un jūs jau varēsiet skaitīt, kā mēs piesaucām 23. gada budžetu 350,000 peļņu. Tā nebūtu nav garantēta, un jā, vai droši vien šeit pastāv arī riski iespējas uzņemties arī finansiālu risku. Būs ļoti svarīgi, protams, ka budžets un plānošana būs veikta sabalansēta, lai šāda riska izvairītos, vai pareizāk, lai viņi samazinātu, izvairīties nevar nekad, bet būs ļoti svarīgs arī turmākās sarunas un pārunas arī ar mūsu partneri valsti, ar kā palīdzību arī būs ļoti no svara, protams, kad valsts atbalsts, ka šo risku varētu samazināt. Droši vien par to caurspīdīgumu, ko mēs par tām ēnām runājām, vai ne? Tas arī tas, kas joprojām biedru vidū izskan, ka gribētos to caurspīdīgumu lielāku, vai tas ir biedru kopsapulcēs vai publiski. Skaidrs, ka jūs to minimālo, ko valsts pieprasa, jūs izpildat, bet tur droši vien, ka tas ir viens, kas varbūt pēc tā 30. gada droši vien, ka gribētos mums arī visiem redzēt, un tāpat varbūt kaut kāds arī tāds konkrēts apsolījums, ka tik un tik procents no peļņas mēs novirzam tiešām tam Latvijas hokejam un Latvijas hokeja sabiedrībai un saimniecībai, ja tā varētu teikt. Vēl tā rezumē. Te jau tā atbilde ir pavisam vienkārša. Jebkura nauda, vai tie ir 50,000, vai tie ir 500,000, viņi paliek hokejā, ja? Viņi paliek hokejā. No turienes viņai nav cita ceļa. Ko, es domāju, ka šobrīd mēs visi gaidām olimpiskās spēles. Māris, starp citu, noslēgumā kāds tavs priekšnojauts par olimpiskām spēlēm hokejā? Būs labs hokejs. Būs labs hokejs. Beidzot, valstiskā līmenī, es tā domāju. Galvenā jau būs mums, kā vienmēr ir uzsvērts tā ceturtā spēle, jo
Tas ir turnīrs, kurā ir iesildīšanās grupu turnīrā, protams, ir. Varam nesapņot pirmā vieta, laikam mums nebūs, un labākā otrā vieta, lai mēs kvalificētos ceturtajā finālām, bet tā cīņa par to ceturtajā finālu, tā jau būtībā noslēgs, vai uz vienu pusi, uz otru pusi, ja to spēli vinnēs, būs izdevies turnīrs, ja nē, tad kritiķi varētu teikt, ka, ja arī būs kāda uzvara grupu turnīrā, ka tomēr, es domāju, tas mērķis ir ceturtajā fināls. Nu, brīdī, kad šis raidījums iet gaisā, nedaudz mazāk par 3 nedēļām atlicis līdz pirmajai spēlē, ir tā, ka noteikti vēlam arī veselību mūsu spēlētājiem, jo tas sastāvs tiešām izskatās pietiekams solīts, ne, Māri? Solīts, jā, bet ir jaunpienācēji, kuri nav spēlējuši pie šī galvenā trenera, un laiks sagatavoties atšķirībā no pasaules čempionāta ir ļoti īsi, jo viens no plusiem vienmēr ir bijis. Pasaules čempionātā, ka Latvija jau sāk gatavoties aprīlī, kad citas komandas vēl nesanāk kopā. Nē, sanāk, jā, bet tomēr, man liekas, tas ir bijis viens no plusiem, tas sagatavošanās posms. Tāpēc tie olimpiskie turnīri, ir bijuši tādi, protams, ar atsevišķām labām spēlēm. Tos pašus Sočus mēs varam atcerēties. Arī Vankūverā laba Čehiem pacīnījāmies, tā kā ir cerība, kad uz to vienu spēli, kad tur arī viss tiks Tas ir arī, es domāju, strateģiski tās turnīrs, kur treneriem būs jāpadomā, kā to visu izspēlēt, lai tieši tajā spēlē būtu labākā gatavība un lai tur viss sakrist. Harijam Vītoļņam pēdējais līguma gads vēl atgādināsim, vai ne? Tā, ka tas arī būtiski. Robert, tavs droši vien, kad šī brīža epicentrs darbā ir tās olimpiskās spēles, jo tās tuvojās. Tas tuvākais lielais notikums, skaidrs, ka mums ir arī citi čempionāti, tūdaļ meiteņu čempionāti sākās, bet tāds gada lielais notikums, protams, būs Milānas olimpiskās spēles. Jāsaka, arī pasaules čempionāts arī būs izaicinājumiem pilns. Es domāju, ne tikai mums, bet visām valstīm. Olimpiskajā gadā tomēr ir ļoti liela slodzi, liels spēļu skaits un būs atvērts jautājums par to, kur spēlētāji būs pieejami, kur spēlētāji vēlēsies pārstāvēt izlasi. Mums ir, ka pēdējos gados nav bijusi problēma ar motivāciju spēlētājiem, bet varbūt visādi, jebkurā gadījumā šogad ļoti piesātināta hokeja sezona. Tā ir. Roland, paldies! Paldies, ka palīdzēja gan gatavoties, gan tik galā ar šo tēmu. Robert, paldies, ka atradi laiku. Māri, paldies arī tev. Un, droši vien, ka gaidām olimpiskās spēles, gaidām pasaules čempionātu un ar vienu aci jau skatāmies, kas notiek kabinetos lemšanā par 30. gada pasaules hokeja čempionātu. Šai reizē šeit bezmaksas sports raidījumā mēs sakam paldies un tiekamies jau kaut kur olimpisko spēļu karstumā. Noteikti, ka būs mums ar Rolandu jāatrod laiks arī bezmaksas sports kārtē epizodē. Šai reizē sakam paldies un tiekamies. Vislabāk!